Laipni lūdzam atpakaļ iGetIt. Šajā video es parādīšu, kā izmantot bērnu režīmu. Bērnu režīms ir paredzēts cilvēkiem ar autismu un citiem cilvēkiem, kuri nerunā, lai padarītu komunikāciju vieglāku. Šajā režīmā lietotāji var veidot teikumus, izmantojot attēlu kartītes. Kartītes ir sakārtotas pēc tēmām ar kategorijām un apakškategorijām. Lai izveidotu ziņu, izvēlieties kategoriju. Izvēlieties apakškategoriju. Pieskarieties attēlu kartītei, kuru vēlaties izmantot. Un tas arī viss. Jūsu jaunā ziņa ir gatava. Lai sāktu no jauna un izveidotu jaunu ziņu, vispirms pieskarieties pogai Notīrīt. Ja jums rodas kādas problēmas vai jautājumi, apmeklējiet kontaktu sadaļu mūsu mājaslapā. Mēs vienmēr esam gatavi palīdzēt.